Zobenu devītnieks taisnā pozīcijā. Kad zobenu devītnieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads var atgādināt par iekšējiem pārdzīvojumiem, raizēm un uztraukumiem, kas iespējams ir vairāk balstīti uz tavu prātu, nevis uz reālām problēmām. Šī kārts norāda uz laiku, kad būs svarīgi atrast veidu, kā tikt galā ar savām bailēm un iemācīties tās atlaist. Atceries, viss nav tik tumšs, kā varētu šķist. Attiecībās šī kārts var liecināt par iekšējiem konfliktiem vai bailēm zaudēt emocionālo saikni. Ja esi attiecībās, šis ir gads, kad ir svarīgi runāt ar partneri par savām sajūtām, lai izvairītos no nevajadzīgiem pārpratumiem. Atklātība un sapratne palīdzēs atjaunot uzticēšanos un radīs jaunu mieru. Ja esi viena, zobenu devītnieks norāda, ka tu iespējams pati sevi kavē no jauna attiecību sākšanas, jo baidies no vilšanās vai pagātnes kļūdu atkārtošanas. Ir pienācis laiks šīs bailes atlaist un dot savu iespēju. Darba un finanšu jomā šī kārta simbolizē bažas vai pārmērīgu koncentrēšanos uz iespējamiem zaudējumiem. Iespējams, tu pārdomā savas izvēles un raizējies par to, vai viss izdosies. Šis ir gads, kad tev būs jāiemācās pieņemt, ka viss nav tavā kontrolē, un jākoncentrējas uz to, ko vari mainīt. Finansiāli šī kārts norāda uz piesardzību. Svarīgi izvairīties no pārmērīga stresa, kas varētu ietekmēt arī tavu spēju pieņemt pareizos lēmumus. Un atceries, zobenu devītnieks tev atgādina, ka lielākā daļa baiļu dzīvo tikai tavā prātā. Kā saka, ja gribi redzēt zvaigznes, reizēm jāiet cauri tumšai naktī. Šogad piecelies no šīm raizēm un atceries, ka vienmēr ir gaisma pie apvāršņa. Zobenu devītnieks apgrieztā pozīcijā. Kad zobenu devītnieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads sola atvieglojumu un iespēju izkļūt no negatīvu emociju un baiļu cikla. Tas ir kā rītausma pēc tumšas nakts. Tu sāksi redzēt risinājumus un atjaunosi cerību. Šī kārts norāda, ka esi gatava stāties pretim savām bailēm un tās pārvarēt. Attiecībās šī kārts liecina par dziedināšanu un emocionālu progresu. Ja esi attiecībās, šis ir laiks, kad tu un tavs partneris varat kopīgi pārvarēt agrākās problēmas. Atklātas sarunas un savstarpējs atbalsts palīdzēs stiprināt jūsu saikni. Ja esi viena, apgrieztais zobenu devītnieks norāda, ka tu beidzot esi gatava atbrīvoties no pagātnes vilšanās un doties pretī jaunām iespējām. Tas ir laiks, kad tu vari atgūt ticību mīlestībai. Darba un finanšu jomā šī kārts norāda uz pozitīvām pārmaiņām un problēmu risinājumiem. Iespējams, tu beidzot atradīsi izeju no situācijām, kas iepriekš šķita bezcerīgas. Finansiāli šī kārts liecina, ka tu spēsi atgūt stabilitāti un iespējams atrisināt iepriekšējās grūtības. Tas ir gads, kad atkal jutīsies stiprāka un gatava virzīties uz priekšu. Un atceries, apgrieztais zobenu devītnieks tev saka, ka katra rītausma nāk pēc tumšākās nakts. Kā saka, katrs mākonis kādreiz izklīst. Šogad nebaidies spērt soli ārpus savām bailēm, jo ceļš uz mieru un laimi jau ir sākts.